īsi parunāsim par mūsu domām par F1 filmu. Bez spoileriem tikai. Pati filma kopumā man likās tīri normāla vasaras filma. Nu, tā kā standarta vasaras blockbusteri. Jā, mans par filmu. Tā filma ir tieši tas, ko es sagaidīju. Filma ir paredzēta vienkārši ģimenēm, jauniešiem parādīt, ka F1 ir kaut kas stilīgs. Man šķiet, ka viņiem sanāca. Es gaidīju mazāk, es saņēmu vairāk no šīs filmas. Otrs variants ir tikai piespiest spēcīgā gāzes grīdā. Jā, tā kā es ļoti cerēju, ka tā filma nebūs tāda, un viņa par laimi nebija. Man kāds jāpiespiež gāzi, vienkārši, gāzes pedāls aizmirs. Jo, ja tas būtu noticis vienkārši 90% publikas gulātu. Jā, te būtu vienkārši tā nērtā situācija, ka mums piedalās un pievienojas visi īstie čempionāta braucēji, vairāki čempioni, uzvarētāji, un viņi vienkārši nemāk braukt pietiekami ātri, jo viņi nezināja, ka tu vari braukt ātrāk vienkārši. Arī fakts. Tas būtu apkaunojoši. Brad Pitts atrast gāzes pedāli, Hamiltons nevarēja atrast. Jā, tas būtu vizuāli. Mana nostāja, ja es skatos kā vienkārši filmu fans, filma bija ok. Es izbaudīju laiku, nebija nekas super fantastisks, bet es izbaudīju savu laiku. Ja es skatos uz filmu kā F1 fans, tad es jūtos līdzīgā nostājā, kā, nezinu, vai kāds atcerās, bet bija Warcraft filma. Es negāju uz viņu, tas izklausījās pārāk briesmīgi. Es viņu pat nenostījos mājās. Filma bija tādās līdzīgā situācijā, ja tu esi ļoti dziļi F1, tad tu redzēsi katru sīkumu, kam tu gribi piekasīties, un tad tu vienkārši galvā tu nevarēsi sakot līdzi pašas filmas stāstam. Ja tu pilnībā neko nezini par F1, tad tev varētu būt pārāk sarežģīti uzņemt tādu informāciju, kas tu, piemēram, kaut kādu aerodinamiku, un viņi kaut ko tur runā par sacīkstēm un tā, un tur viņi meklē ļoti niansētu viduspunktu, kur tev interesē F1, bet ne pārāk ļoti, lai tev patiktu filma tādā pilnā izpausmē. Tāpat kā ar to Warcraft filmu. Viņi uztaisīja tehniski, cik sarežģīti viņi var priekš tās mēķa auditorijas. Jo tā nav filma priekš F1 top 1 fanboyiem. Jā. Tas ir vairāk tomēr, tā ir vasaras filma. Priekš ģimenēm tu aizēji, kad visi var skatīties. Tur pat ir romantika. Tā kā tehniski, vizuāli un audio ļoti skaisti. Stāsts bija vienkārši, bet patīkams. Jā, patīkams. Manuprāt, tas labākais vārds, ko es visu kopā sasumētu. Patīkama filma. Jā. Un skinīt noteikti vārds aiziet. Ātrums ir tiešām kaut kas tāds, ko F1 TV tu īsti neredzēsi.